Sacensību dienā mums ir paredzētas 2 translācijas, un šī dienas vai rīta translācija, sauciet kā gribat, mēs vērojam sacensības īsajā programmā deju pāriem. Vēl šovakar mums ir paredzētas arī īsā translācija, īsā programma pāriem. Nu, te gan jāsaka, ir viena niansi, proti pirms tam ir paredzētas translācija basketbola spēlē, un līdz ar to mēs pieslēgsimies tajā brīdī, kad beigsies basketbola spēles translācija. Nu, cikos tas varētu būt, mums šobrīd ir grūti prognozēt. Katrā gadījumā basketbola spēle sākās pulksten 19. Nu, orientējoši varētu būt pirms 9, jā, kaut kur pirms 9, varbūt nedaudz vēlāk, tā kā nekas būs iespēja pasakot 2 sporta veidiem. Jā, būs iespēja 2, un būs iespēja pasakot arī droši vien labākiem pāriem. Tā kā galvenā cīņa tur arī vēl būs priekšā, jo tā būs tikai īsā programma. Un tikmēr vēl arī piebildīšu tātad par šīm sacensībām. Jau iepriekš minēju, ka ir zināmas izmaiņas, var teikt, notikušas, var teikt, pēdējā brīdī. Lūk, mēs redzam Austrijas pāri, kurš startēja iepriekšējā grupā. Tātad, un proti, kā jau iepriekš minēju, ka būtiski pēdējā dažas dienas pirms čempionāta no startā teicās Natālija Pišlova, Fabians Burzē. Jā, nu un gribētu arī skatītājiem parādīt, ka tomēr sportistu darbs sacensībās nebeidzās ar iesildīšanos un nostartēšanu. Tomēr ļoti svarīga arī šī 3. fāze. Atsildīšanās, jeb stiepšanās vingrinājumi pēc starta, kad sagatavojoties nākamajām dienām. Tā arī vispār tas vienkārši ir normāli, ja, ka pēc izteikti muskuļu sasprindzinājumu pēc tam tālāk iet viena fizisko aktivitāšu daļa, kas orientēta uz muskuļu stiepšanu un tādu, kas saka, relaksāciju zināmā mērā. Tas bija tāds interesants kadrs. Nu, mēs jau iepriekš arī esam redzējuši iesildīšanās, kas sākās jau burtiski vairāk stundas pirms starta. Īpaši Ķīnas pārstāvjiem, viņiem ļoti patīk tāds ritīgs stundu, pusotru stundu ilgs treniņš, tad starts un pēc tam apmēram 40 minūšu bez maz vai kross pēc tam. viņi to māk un var izturēt, jā. Nu, ja runājam tātad, kā teicu, nestartēs Natālija Pišlova, Fabians Burzē, un kā iemesls ir partneris ir sarāvs kājas muskuli, un līdz ar to ir skaidrs, ka šādu traumu sadziedēt ātri nav iespējams, un līdz ar to ir jautājums par to, vai francūži, kas ir 2 pēdējo Eiropas čempionāta zelta medaļas ieguvēji, vai viņi būs gatavi startēt pasaules čempionātā, kas martā risināsies Londonā, Kanādā, un tas ir svarīgi no viena iemesla dēļ, jo proti Londonā pasaules čempionātā tiks sadalīts jau pirmās ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm Sočiem. Tā kā šeit tas ir diezgan nopietni. Pirms olimpiskā sezona ir vesela virkne arī citu disciplīnu, citu grupu sportisti, kas ir atgriezušies sportā pēc pārtraukuma tieši šajā sezonā, pirms olimpiskā, jo pirms olimpiskā sezona ir tā, kas ļauj izcīnīt ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm, kā jau minēju, un arī tradicionāli arī olimpiskajā sezonā vēl var izcīnīt, bet, nu, es domāju, diez vai kāds nopietns sportists uz to pēdējo brīdi likt, un tas nav īpaši prātīgi, un te ir arī vēl viena nianse. Es esmu sapratis, ka, teiksim, lielām valstīm, kuras tā vai tā izcīnīs ceļazīmi, faktiski lielāks svars ir ne tik daudz izcīnīt ceļazīmi, jo ceļazīmi izcīna valsts, ja, bet izcīnīt iekšējo konkurenci. Savukārt ir valstis, kur viens pārstāvis, tad tur praktiski, ja viņš piedalās, viņš arī izcīna. Piemēram, tāpat Koreja, Junam Kima ir atgriezusies, nu, ja viņa nestartē, viņa neizcīnīs ceļazīmi. Tieši tā. Man tiešām arī šogad sanāca saskarties ar Juna Kimu Dortmundas kausā, kas arī ir viens no tādiem plašiem visu sacensību kalendāru momentiem, un tiešām tik fantastiski atšķirība. Viņi tiesājot, ka lietas komponentēs 9,25 un domā, vai tikai nav pa maz, jo tas tiešām bija fantastiski. Un tik ļoti kras atšķirības starp to, ko viņi vispār iesildīšanās laikā darīja. Absolūti bezgribas, tā vāji, lēnīgi, un tik līdz sāk skanēt muzika, būtībā vienkārši cilvēks nomainījās pa 150%. Ja, un burtiski uzlidoja gaisā. Bet šādās te ISU sacensībās, kur vieni atnāk sevi atrādīt, citi varbūt izcīnīt punktus, vēl kā teiksim... Es domāju, ka viņiem mērķis bija izcīnīt punktus līdzdalībai. Jā, bet pasaules čempionātam viņai vajadzēja arī šos te punktus. Un tātad ISU sacensības... Jo viņi nebija startējis. Tieši tā, un ar vienu šādu startu iegūstot to pamatu summu, un tās sacensības tiek ņemtas vērā, un attiecīgi tu iegūst vietas startē. Tātad viss bija pareizi. Tieši tāpat rīkojās Karolīna
Kostneru. Viņi arī nostartēja nevienā Grand Prix posmiem un arī nostartēja divās nulles. Arī ar ļoti lielu pārsvaru, tieši tāpat kā korejieti uzvarēja šīs sacensības. Tur bija ļoti daudz, tur bija abas māsas Helgesons arī, un bija ļoti krasi redzams šis te atstatums starp tām sportistēm, kas cīnās pa pēdējām vietām, ja, un kur vietas 2,75 un domā, vai nav par daudz. Un šeit, teiksim, tādīs komponentēs vienkārši kardināls, tāds liels, plašs spektrum diapazons lidojums. Un pie kam, kas vēl bija interesanti, ja Eiropas un pasaules čempionātos jau atkarībā no reitingiem arī uz īso programmu izlozi ir tā zināmā mērā fragmentēta, labākie un vidēji un sliktāk līmeņa sportisti, tad tur vienkārši absolūtā brīvā izloze. Un līdz ar to tāpat kā Junā Kim izlozējas blakus ar teiksim, absolūtu, tādu debitantu arī šī līmenī. Un tas plašais spektrs, tad tiešām tur var izvērtēt. Jā, īsajā programmā tas ir ļoti arī Savčenko Šolkovis. Un blakus nākošies lidoja, būtībā, tādi paši, kas saka, senioru sākuma līmeņa sportisti. Un atkal šis te fantastiskais diapazons, kas ir, to var lieliski redzēt. Tas ir tāds, atkal, specifiks sacensībām. Bet, šeit ir jau vairāk vai mazāk viss nopietni, un, protams, atlikt uz pēdējo brīdi nevar, jo arī mūsu Alīna Čodara šīs sacensībās piedaloties cerēja izcīnīt punkts, un jau vairāk start pēc kārtas ir tie, kas īsajā programmā, viena elementa neizpild tā kā vajag, un viss tas punkts skaits vairāk netiek dabūts tādu, kādu vajadzēja. Un aizvien tiek atlikts tas moments, un būtībā jāsaka, šis Eiropas čempionāts tagad ir gandrīz pēdējais, kad vēl var. Un tas vēl vairāk uzkurina to spriedzi un palielina psiholoģisko slodzi. Un līdz ar to, lai orientētos uz dalību Soči olimpiādē, protams, sportisti jau šī sezonā jau sāk veikt šīs te iestrādes, lai nebūtu jāatliek kaut kas uz pēdējo momentu. Turpinot sarunu par francūžiem, minēja, ka tātad divkārtēji Eiropas čempioni Pešelām Buržā partneru traumas dēļ pēdējā brīdī atteicās no starta. Un jāsaka, šāds pats liktenis piemeklēja arī Krievijas pāri Verbazāru un Juriju Larionovu. Viņiem gan, ja nemaldos, partneriem bija plaukstas trauma. Viņi bija Krieviju pārstāvējuši divos pēdējos Eiropas čempionātos un diezgan sekmīgi. Pirms 2 gadiem 3. vieta, pagājušajā gadu pat 2. vieta. Arī bija viena no medaļu pretendentiem šajā. Un pēdējā brīdī tātad šīs traumas dēļ Krievijas izlasē notika spēlētāju maiņa, ja tā var teikt, un viņu vietā startēs Fedors Klimovs ar savu partneri. Tā kā es domāju, ka redzēsim, kā viņiem veiksies. Objektīvi viņi ir vājāki, bet katrā gadījumā tas arī viens no tādiem interesantiem notikumiem. Un es ceru, ka, protams, Krievijas izlases potenciāls ir ļoti, ļoti liels, un šīs te izmaiņas, kas skar citus pārus, citas valsts varbūt nav tik, tur ir tiešām ļoti traģiski, tad Krievijai šobrīd, man liekas, pēdējos gados tieši pāru sacensībās gan deju pāriem, gan sporta pāriem diezgan spēcīga konkurence, un turklāt interesanti, ka viņiem deju pāri faktiski visi ir salīdzinoši jauni. Ja atcerēsimies iepriekšējās olimpiskajās spēlēs, gan Šabāļins ar savu partneri, gan atcerēsimies Tatjana Nafka, Kostomarovs, parasti viņi pie olimpiskajām spēlēm jau pienāca jau tādā diezgan favorīta status, diezgan tādā nopietnā vecumā, tad šobrīd Krievijas sportistiem tā situācija izskatās visnotaļ cerīgi. Un vēl runājam par pāri, kas nestartēs. Tas ir, protams, Lietuvas pāris Deividas Stagņūnas, Izabela Tobiasa. Par to jau tika rakstīts, ka pavisam nesen, pirms pāris nedēļām, tātad Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, viņai bija šīs tiesības piešķirt Izabelai, tātad amerikānietē pēc tautības Lietuvas pilsonību. Protams, domājot par olimpiskajām spēlēm Sočos, jo mēs zinām, ka Eiropas un pasaules čempionātos var startēt ar ar citas valsts pilsonību, tad olimpiskajās spēlēs nevar. Diemžēl Daļa Grybauskaite uzskatīja, ka tad partnerē šī pilsonība nepienākas, un jāsaka, arī iespējams šī iemesla dēļ arī pāris faktiski šajā Eiropas čempionātā nestartē, jo vienkārši zūd zināmā mērā motivācija. Un te jāņem vēl vien. Atcerēsimies, pirms iepriekšējām spēlēm arī Deividam Stagņūnam bija cita partneri, Katrīna Kopelī, amerikānieta, un arī tad viņi neieguva pilsonību un līdz ar to zaudēja tiesības startēt olimpiskajās spēlēs Vankurē. Un vēl šai sakarībā arī, atcerēsimies, otrs
pāris bija no Igaunijas. Kristiāns Rāns ar savu partneri, no galvas nepateikšu, arī amerikānieti. Tur arī tas pats gājiens bija, kad neieguva pilsonību, un līdz ar to olimpiskajā sezonā ne Lietuvas, ne Igaunijas pāris olimpiskajās spēlēs tieši tie pāri nestartēja. Nu, tiesa Igauniem bija rezervas pāris, Iriņa Štorka un Tāvī Rāns, Kristiāna Rānda jaunākais brālis. Šo, starp citu, duetu mēs arī vēlāk redzēsim sacensībās. Nu, viņi startēja tur. Un tieši šī iemesla dēļ, kad nestartēja lietuvieši, Igauni bija nomainījuši savu pāri, bija 23 dalībnieki 24 vietā, jo lietuviešiem nebija vienkārši ko likt vietā, nu, un attiecīgi Igauni palika pēdējie. Nu, šobrīd vēsture atkārtojas. Kristiāns Rāns vairs nestartē pēc olimpiskajām spēlēm Vankūverā, nu, un interesanti, ko darīs Deividas Stagniūnas. Nu, jā, laikam partneri lietuviet, vai, jo cik tad var, tad tām amerikāniem, bet viņš atcerēsimies, viņš Eiropas čempionātā pērn ar šo savu partneri pēc īsās programmas bija 5. vietā. Tieši tā, bet ir elementāri pateikt, jāņem no savas valsts, bet kur tad arī savā valstī to sportistu izaudzināt? Nu, tas tomēr ir ļoti specifisks sporta veids, kas prasa ilgus gadus esošu sagatavotības pakāpu, attiecīgu līmeni. Nu, piekritīsim, nu, ne visus gadus ir tādi gan spēju ziņā, talantu un apdāvināt cilvēku, gan arī jau prasmi un sasniegumu ziņā atbilstoši. Un vēl jau vajadzētu pārī, lai arī būtu savstarpējā saskaņa, lai galīgi kas un kaķi neiet. Ja? Jo, piemēram, arī mūsu pāris, kas vecākais pāris, kas varētu šeit startēt, nu, diemžēl, bet ir izjūtas. Ja? Vienam ir ambīcijas, otram ir pretenzijas, cik pamatots, cik mazāk pamatots, tas katram pašam jāvērtē, bet katrā gadījumā deju vai sporta pāri izveidošana tiešām ir plaša mēroga pasākums un daudzkārt pārkāpa viens atsevišķs valsts ietvars. Nu, redzēsim, tātad šobrīd startē pirmais pāris no 3. grupas, un tie ir Gruziju pārstāvošie Angelina Teļēgina un Atārs Čaparidze. Lūk, varētu teikt, tiroliešu un jodelēšanas stilā izpildīta deja.
kopumā laikam pat tīri jautri redzējām tiešām šova elements, gan kā tāda airēšana uz viena ceļa, jo uz diviem nedrīkst attiecīgi nostāties, nedrīkst arī gulēt uz ledus, un arī šeit šo te saspēles momentu, kad tur partneri ar slidu it kā uzsit partnerim un tā tālāk. Bet tāpat laikā bija arī šie te momenti, īpaši redzējām tvizliņā, redzējām tāpat arī pirms pacēlienu. Plus un mīnus ir reizē, un varētu būt arī krietni kaut kas sarežģītāks. Polkas izpildījumā vienu brīdi tā jodelēšanas ritms kaut kā nesaskanēja ar tām kājām un ar to kāju izpildes precizitāti, bet savukārt, piemēram, soļu virknējumā man lieliski patika novirzieni, pretnovirzieni tik ļoti dziļos, tiešām klasiski pareizos lokos izpildīts, ka varētu arī pamācīties, un daudz arī individuālie slidotāji, piemēram, arī mācās no dejniekiem. Lūk, šeit tas tvizls, nemazam tik vienkārši nav uzsākt. Un atkal, tikai izbrauciens, bet varēja reizē to izpildīt. Šādi te deju elementi. Un jautri ekspresija, bet unisons tiešām redzējām, partneris saliec kāju celī, partnerei viņi ir iztaisnot, vienam slidiņi ieteiksim 30-40 cm augstumā, otram krietni zemāk, ja sagatavošanās pauzes ir vajadzīgs pirms nopietni elementi izpildes, tā kā atkal ir šie te plusiņi un mīnusiņi. Tagad jau tādā lēnākā, lūk, šeit nesatvēra līdz galam, tikai otrajā apgriezienā, un līdz ar to lieliski pusi apgriezienu redzam ir disonanci, jā, kamēr paspēja satvert. Iespējams, ka pat sagriezās, jo pie asmeņa partneris satvēra, nevis pie papēža kā parasti. Palecieni izdevās diezgan līdzeni un unisonā izpildīt, jā, pat trāpīja un diezgan spēcīgi. 20 gadi Angelinai Teleginai, viņa nāk no Ukrainas, pirms tam ir pārstāvējusi Krieviju ar Valentinu Molotovu, savukārt Otars Džaparidze ir 5 gadus vecāks par partneri, viņam 25 gadi. Viņš faktiski visu laiku pārstāvējis Gruziju. Atcerēsimies arī, ka Tīrina Zaikina ir viņa bijusi partneri, bet viņa partneri ir bijusi viena sezona Izabela Tobiasa. Tā pati, ko es tikko minēju, kas startēja pēdējās sezonas ar Lietuvas sportistu Deividu Stagniuni. Viņai viņas varētu būt šis risinājums startēt ar Gruzijas pārstāvi. Es domāju, ka tur droši vien pilsonību varētu iedot vieglāk nekā varbūt Lietuva. Tas ir atkarīgs no katras valsts uzskatiem un attieksmi pret sportu, bet ir viennozīmīgi, ka tā ir ļoti daudz sportistu problēmu un faktiski šāds te veiksmes vai neveiksmes virknējums var izšķirt visu sportistu karjeru. Izdodas vai neizdodas. Lūk, te jau 44 punkti. Nākal viņi būs tajā zonā, bet viņam būs bišķiņ trešais pāris. Jā, bet viņam paveiksies, ka viņam bišķi apsveic par 6 cimdaļām austriešu. Trešā vieta, es domāju, ka to viņam pietiks, lai iekļūtu. Kvalifikācija. Jā, kvalifikācija viņam kā pietiek. Pēdējie pagaidām. Šobrīd pēdējie, jā, viņi būs. Var pateikt, ka šis pāris pirmo reizi startē šādā sastāvā, tā kā grūti atrast viņiem varbūt tādas atskaites punktu. Tagad varēsim izdarīt pēc Eiropas čempionāta. Mēs viņus redzēsim arī izvēles programmā. Bet, jāatzīmē, tiešām punktu skaits ir ļoti, ļoti blīvs. Un te katra punkta 10 daļa pat var izšķirt vietu 20-niekā. Jā, līdzīgi kā tas ir sievietēm un vīriešiem vienslidojumos, ļoti, ļoti īsajā programmā vai īsajā dejā tiek veikt šī cīņa par iesildīšanās grupu izvēles programmā, vispār par iekļuvišanu, un faktiski tādas, divas sacensības, nopietnas daudzcīņas sacensības ir gan vienā, gan otrā dienā. Te ir arī prasme sagatavoties starp dienām. Tagad startē Čehijas pāris Misļevičkova un Neils Brauns.
lielisks rotācijas ātrums. Jā, pabeidzot tādā diezgan lielā jautājuma zīmē melodiju, tomēr man ļoti patika viņu dejas frazējums muzikālajā ritmā. Pašai kustībai, lai arī kāda viņa būtu, ir zināms iekšējs stāsts, tātad zināms viņas sākums un arī nobeigums. Un ir ļoti svarīgi, lai šīs te kustības sākums vai elements sākums tieši frazētos ar muzikālo pavadījumu. Un viņam tas ļoti labi izdevās. Piemēram, daudzkārt soļu virknējums tiek pabeigts arī nevis muzikālajā frāzē tieši beigās, bet kaut kur pa vidu, un tad vēl kaut kas tur, nu, tā kā ieskrēns nākošajam elementam vai kaut kas cits tiek pielikts. Šeit tiešām frazējums no beigām, no sākuma līdz beigām tieši ieturēts un pabeidzās viss muzikālā frāze, pabeidzās arī viņu soļu virknējums un tālāk aiziet jau pilnīgi kaut kas cits. Tas bija vairākos elementos. Un vēl jāuzslavē pati sportiste pēc diezgan neveiksmīgi pirmā tvizla izpildes. Viņa prata atrast balansu. Lūk, šeit, paskatieties, kā viņa sasvērās. Likās, ka tūlīt vispār jau nokritīs, ja? Protams, pirmais bija attiecīgi neveiksmīgs, savukārt otrais un šeit trešais tvizls tanī pašā sērijā. Pilnīgi likās, ka, ja neredzētu to pirmā tvizla kļūta, liktos, ka arī pirmais bijis lieliski. Jāatzīst arī šis te ātrais rotācijas izpildes veids pacēlienā. Es domāju, ka tas viennozīmīgi būs ar plusiem atzīmēts tiesnešu protokolos. Bija tur atsevišķi momentiņi arī polkā, kad gribētos tādu, precīzāku izpildu. Ja jau tā ļoti detalizēti un palēnināti skatīsimies, tad tiešām var kaut kur atrast nevienādā augstumā paceltas kājas un kaut ko tādu. Bet, lūk, šeit tie dziļie loki, kas pat bija parādīti, akcentējot slīd, bija tiešām izcili. Un nevelt arī tiek atkārtots vēlreiz šis te rotācijas pacēlens. Lūk, tev divas šķautnītes tā soļošana, kur iet lēnā. Šeit lejā un jau aiziet tālāk uz loku. Būtībā, jo vairāk sportisti izpilda visu deju uz lokiem, jo tas ir labāk. Teiksim tā, normāli būtu kaut kā 98–97% dejas tieši lokos, bez divu šķautņu atbalsta izmantošanas. 23 gadi, Lūsija, 22 Neilam Braunam. Viņš tāpēc ir dzimis Francijā, kur arī veidojas kā daislidotājs. Kopā startē otro sezonu. Un pagājušā sezonu debitēju pagājušā gada Eiropas čempionātā. Šādā sastāvā debitējot viņiem 19. vieta. Tātad iekļuva 20 labāko skaitā. Un 50,52 skaidrs, ka viņi arī būs 20 labāko skaitā. Šajā čempionātā tas ir pilnīgi noteikti labākais rezultāts. Viņi nobīda, beidzot, Ungāru Zužanu Naģiju un Mateju Fejušu no līderu goda. Interesanti, ka Ungāri startēja kā otrie, jā. Lūk, cik ilgi turējās līderu pozīcijā. Bet, jādomā, Ungāriem arī nav par ko uztraukties, arī viņi startēs izvēles programmā. Jā, tiešām šim pārītim bija tāds gan jautrāks ritms, gan arī tehniski atzīstams detaļas ar plusiņiem, ko varētu vērtēt. Un tagad startēs polijas pāris Aleksandrs Vorigina un Macejs Bernadovskis. Un tātad poļi, es domāju, ka viņi varētu būt samērā sīvi konkurenti arī varbūt Čehiem. To mēs, protams, redzēsim. Arī šeit faktiski tāda kombinētais duets, jo partneri ir dzimusi Krievijā.
Lūk, diezgan labi varēja salīdzināt iepriekšējā pāri šo te lidojumu pāri ledumu, un te jau redzējām, ka daudz elementi būtībā tika izvilkti ar vēzienu palīdzību, nevis ar ceļa darbību un loku palīdzību, bet tiešām tādu diezgan uzskatām redzamu vēzienu palīdzību. Tas ir labi vai slikti? Tas ir slikti. Tas ir Kāpēc? slikti. Normālā veidā vēziens ir labs, ja viņš tiek veikts kopā ar loku un papildina loka šo te, it kā inerciālu ātrumu uzņemšanas virzienu. Bet, ja ir tikai vēziens un celis ir mirs, tad būtībā nestrādā atspēriens, tās balsta kājas atspēriens. Es te ieskatījos savos datos, un mēs zinām, Polija, Čehija un Slovākija rīko kopēju čempionātu, un es te pieminēju Čehus. Es paskatījos, ka tajā kopējā čempionātā, ko uzvarēja tieši Misļevička un Brauns iepriekš redzētie, šīs Polijas pāris Varīgina un Bernardovskis zaudēja viņam tikai 4 punktus, un tāpēc es prognozēju, ka būs interesanta cīņa, bet tavs secinājums iznāca, ka Čehi tomēr krietni labāk ir par poļiem. Slidošanas tehnika labāk, jā, neaizmirsīsim, ka Čehiem, piemēram, pirmais tvizls bija ļoti slikts šeit, lūk, pirmais it kā labs, un es pat tā domāju, ka viss ok, un apskatieties, kas darās otrajā, tur sasvārstīšanās, no sākuma viens, tad otrs sabremzējās, beigās viens izbrauc ātrāk, otrs vēlāk, tad arī unisona kļūdas, ja. Nedaudz man arī iekrīt acīs nepārdomātās vai varbūt līdz galam neizstrādātās roku pozas soļu virknējumā. Un tur arī parādījās šis te vēzienu un balansēšanas darbs, ja, kuram ir jābūt varbūt kā atsevišķam papildinājumam muzikālajā ritmā un soļos, ja, bet te viņš parādījās tiešām kā darbs. Mazliet par cietu izskatījās šie te ceļi atsevišķos momentos. Var jau būt, ka tiešām tur sportisti arī redzam ir apsētēts cels, tātad kaut kādas tieši šīs reizes īpatnības, ka nevar pilnvērtīgi atspērties, bet varēja redzēt, ka tiešām sportisti diezgan daudz izpild šos te vēzienu darbības tā vietā, ka vienkārši dziļāk ieliektos celī. Tas gan ir saistīts arī atsevišķos gadījumos ar izturību, ar spēju līdz galam veikt sekmīgi visu programmu. Parasti gan izvēles programmā to redz, ka pēdējā daļā kājas jūtam iztaisnojas. 22 gadi ir Aleksandra, kā jau minēju, viņa no Krievijas 23 mācījām. Kopā startē otro sezonu. Pērn Eiropas čempionātā debitējot, viņa kvalifikācijā palika 15. Tātad neiekļuva pamats sacensībās. Vēl var piebilst, ka viņas trenē partnera māte Božena Bernardovska. Šāds tandēms ir diezgan ierasts. 6 punkti, domāju, ka tas ir visai ievērojams. Jā, sliktākais, ka viņi 44-25, viņi šeit grupā, kur ir 44 apakšā, jā. Un tur bija 44-29 soma pārim. Jā, un 44-83, 44-94, 45-09. Ceturtais pāris. Tātad šeit ir punkta ietvaros ir faktiski 5 pāri, un viņi paši apakšā palīduši. Jo tālāk ir austrieši, kur atpaliek jau stipri vairāk. Tā kā, lūk, šīs te tās nianses, kur tur, kuras varbūt ar ka ir taisnums cels, to redz. Vai tas ir tieši tāpēc, ka šoreiz viņi nevarēja vai kā, bet tas bija diezgan uzskatām. Un tagad pēdējie dalībnieki šajā trešajā grupā - Lielbritānijas sportisti Šarlote Eikena un Džoks Whiteboards. Down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hard, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now, you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret because I'm the best there's ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Up
his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny does a dog like no child knows. Nu jā, saprotams, ka šeit tomēr tas ir stilistiskajam risinājumam atbilstoši, bet nu tomēr džinsās startēt nedrīkst, ja vienīgais to nepieprasa muzikālais stils. Nu, attiecībā uz šo te muzikālo izvēli, tad kauboju stila polka, nu, ok, tas varētu būt. Ir, teiksim, zināmā mērā dekoratīvās detaļas, kas arī izceļ šo tērpu un arī diezgan labi saskan kopā. Bet atkal par pašu deju var spriest, ka bija jau atsevišķi labi pozitīvie momenti, piemēram, ļoti skaists uz slidas atbalstu veikts pacēliens, partnerei pilnā špagatē paceļot kāju. Vienkārši tāds efektīgs moments. Un tanīpat laikā bija atkal šie te nepārāk saprotamie muzikāli risinājumi kombinācijā ar soļiem. Un, nu, ne visur ir izstiepts kājas, ne visur pietiekami dziļi loki, un atsevišķos momentos pat sejas izteiksmē varēja redzēt, ka viņi tā maksimāli koncentrējās uz pareizu izpildu. Lūk, tieši šeit kāja līmenī mums parādīja to momentu, ka soļu virknējumā partneri pārāk tuvu pietuvinājās tvizlā, un partners bija spiests sabremzēties un nostāties uz divām kājām, lai vienkārši neuzbrauktu virsū partnerei, un tad nebūtu lielāka kļūda, jo, piemēram, kritiens uzreiz ir daudz jūtamāks. Bet arī šis te nelielais kļūdas moments soļu virknējumā var viņiem diezgan dārgi maksāt, jo, piemēram, soļu virknējumā, ja varētu likt 8 punkti, jā, nu šeit tas skaistais moments, tad kaut vai -1, ko noteikti pa tādu neprecizitāti iedot, tas jau ir vesela punkta vērtībā, un mēs redzējām 5 pārpunktu diapazonā tiek iekļaut. Lūk šeit, arī tā rūpīgi skatās, kur, kad un tā teiksim. Un lūk šeit solīts, no šķautnes uz priekšu iekš, šķautnē atpakaļ ārējā, tātad pārēja ļoti skaista un čaktāla pārēja veidi. Tātad ir labi momenti, bet varētu būt, ka, teiksim, kompozicionāli netik ļoti izprotam programmu. 20 gadi Šarlotei, 23 Džošam, kopā startē jau 5 sezonas. Līdz šim pieaugušo līmeni pasaules Eiropas čempionātos nav startējuši, ir startējuši 2 pasaules junioru čempionātos un labākais rezultāts 2010. gadā 15. vieta. Tas ir junioru čempionātā. Nu, ir vairāk kārtīgi savas valsts junioru čempioni. Vēl atzīmēsim, ka šogad Lielbritānijas čempionātā viņi bija otrie, zaudēja Lielbritānijas spēcīgākajām pārim, Penē Komsai un Nikolam Baklundam, kurus mēs redzēsim priekšpēdējā grupā, diezgan daudz, 33 punktus. Tā kā, nu, varēsim salīdzināt Britu pirmo pāru, un šis ir otrais pāris, uzcīnīja sudraba godals, un tieši tāpēc startē Eiropas čempionātā Zagrebā. Tomēr pa džinsiem ir iedots -1. Have earned in the short dance 41 visticamāk pa džinsiem. Varētu būt. Tagad viņiem arī viņi nonāk tā riskē zona 8. vieta.
Es domāju, ka tur jau ir tas 41. Nu, par vienu punkta daļu ir vairāk austriešiem, bet tomēr tas ir zem tā grupējuma, tas 44. Jā. Tā kā, nu redzēsim. Lūk, mēs redzam, kāda ir situācija. Šobrīd Cimis Ļevička un Nels Brauns līderi. Lūk, redzam, pirmie 6 pāri jau ir nodrošinājuši sev vietu arī izvēles programmā. Un, protams, attiecīgi pārējie pāri šobrīd 7. līdz 11. vietai. Nu, redzēsim, viņiem vēl pastāv cerība, ka kāds no nākamās grupas, jo tur arī ir sportisti apmēram šādi līmeņi, Tur jau daudz Turcijas pāris, jā, var arī gal galā vidēs, jā, vienu